Trimds latviešu literatūras grāmatu klēts uz Lielvārdi līdz ar tās vadītāju Daciju Jansoni pārnāca pirms 15 gadiem. Faktiski šī visa sadarbība sākās 1991. gadā, un šie sūtījumi nāca pamazām, sākotnēji uz Lauberi. Un, pamatā šī krātuve ir veidota no Viļa Miķelsona sūtījumiem, bet jau pēdējos 10 gadus mēs saņemam arī sūtījumus no latviešiem visā pasaulē. Grāmatu klēts tika nodēvēta par interešu pulciņu un mājvietu rada kultūras namā, bet telpas tika izremontētas par līdzekļiem, ko pašvaldībai piešķīra no tā saucamajām Saeimas deputātu kvotām. Un tad, kad sāka nākt šie grāmatu sūtījumi jau uz Lauberi, tad es sapratu, tas ir kultūras mantojums, un es apsolījos viņiem, kad es to mēģināšu saglabāt. Tas gan izrādījās visai grūts uzdevums kopš brīža, kad doma lēma, ka finansēs tikai tos kolektīvus, kas piedalās dziesmu svētkos. Meklējot izēju, Daci 2 reizes lūdz domu vairāk kā 5000 trimds latviešu darbus pieņemt kā dāvinājumu. Šā gada martā šāds lēmums arī tika pieņemts, tomēr līdz ar vietvaras maiņu rudenī tas tika atcelts vēl īsti nestājies spēkā. Izvērtējot jau visus šos faktus, tika pieņemts cits lēmums šo dāvinājumu nepieņemt. Pie šiem nosacījumiem, tātad maksājot darba algu atsevišķi un nododot šīs telpas bez maksas uz 20 gadiem, kā tas tika sākotnēji domāts. Tas pašvaldībai izmaksātu apmēram 5000 eiro gadā pie tā apjoma un pēc tās informācijas, ko arī Dacija Jansoni mums sniedza. Tātad 16 apmeklētāju mēnesī mums izmaksātu pašvaldībai apmēram, ja nemaldos, var samaloties par dažiem santīmiem, bet tas ir apmēram 22 vai 23 eiro. 22-23 eiro viens apmeklētājs. Salīdzinājumam tātad viens bibliotekas apmeklētājs, kas ir Lielvārdes bibliotekā, mums izmaksā pašvaldībai 2 vai 2,5 eiro. Tātad tas ir 10 reizes dārgāk. Līdz ar to šādam variantam es arī balsojot jau tagad uzskatu, ka tas ekonomiski nav izdevīgi tātad algot atsevišķu darbinieku, atsevišķi piešķirt telpas. Līdz ar to arī mans balsojums atšķīrās no tā balsojuma, kas bija martā. Tagad grāmatu klētī ir divas iespējas telpas atstāt vai maksāt gandrīz 200 eiro lielu nomas maksu. Tas atgādina 1945. gada rudeni, kad okupētajā Latvijā pēc narkompresa rīkojuma no skolu bibliotekām tika izņemta kaitīgā buržēziskā literatūra un sadedzināta. Lūdzu, tāpat tagad rīkojas Lielvārds jaunā vadība. Kompromisu nepanāca. Bija jādibina biedrība, varētu gūt sabiedriskā labuma statusu, un tad pašvaldībai ir ļoti liels iespējas sadarboties, jo tas kultūras pienesums un Lielvārdas popularizēšana bija šajā gadījumā tik liela, ka mēs varējām šīs telpas viņai piešķirt pavēlti. Tam nepiekrīt Dacija, jo, lai nodrošinātu pieejamību literatūras darbiem, vajadzīgs cilvēks, ko līdz šim apmaksājusi pašvaldība. Tas ir tāds nopietns un atbildīgs darbs, un redziet, arī tā maizīte arī jānopelna. Es sapratu, ka es tomēr nevaru nodrošināt šo pieejamību un samaksāt vai kādam cilvēkam, citam. Es labprāt, tas ir mans mīlestības darbs, es labprāt šeit būtu, bet arī man ir maizīte jāpelna. Kultūras nams grāmatu klētī jāpamet 3. decembrī.